ka izpratnes par tiem lēmumiem, kas jāpieņem, viņa bijusi pavirša, viņa bijusi smieklīga, viņa ir bijusi, vienkārši vulgāra. Automašīnu dienesta nodoklis, 38 miljoni paredzēt iekasēt caur to, lai sašķirotu, kurš cilvēks tagad ir patērējis savu dienesta automašīnu, vai viņš ir bērns pa ceļam aizvedis uz skolu vai nav. Vai viņš ir piestājis paēst pusdienas, un vai pusdienu ēšana ir uzskatām par privātu nodarbi vai nē. Un 38 miljoni ir ielikti nodokļos ieņēmumi, un gandrīz neviens netic tam, ka tie tiks iekasēti. Pie tam izrādās, ka vairākus mēnešus Finansu ministrija līdz šim brīdim nav spējusi pateikt, kā viņi pareizi iekasēt, kā viņi pareizi aprēķināt. Jo viena lieta ir uzskaitīt vēl viņu, bet tad jāskatās pēc instrukcijām, tad izrādās, ka vēl uz to iekasējumiem tiem 20 vai cik tiem latiem, kas pa dienesta automašīnu jāmaksā, vēl jārēķina pievienotās vērtības nodoklis virsū, jo tas taču gal galā ir pašpatēriņš, un tādā garā. Un tā tas aug, un tā tas veļās, un nodokļi tur nebūs. Par laimi, protams, finanšu ministram būs atkal, kur iespēja paņemt naudu, tā kā paņēma sējai, vai atrada iespēju aizņemties sējai no parāda naudas, no aizņēmēja naudas, aizdevēja naudas. Tā arī, acīm redzot, šeit kaut kādā veidā risinās šos jautājumus.